Ļoti draudzīgi. Es tev pasaku, ka es strādāju, es gatavoju klientam līgumu, un tu tā kā, es nezinu, paņem, apgriezies un aizskrien tā kā pešķinīs. Nu, tur tāda situācija bija tāda neparedzēta tāda. Kas par situāciju? Tā, aicināsim kādu, Jānis pie galda draudzīgi, visiem kolektīviem šajās jāidā. Protams. Jā. Rīkā, ne viss prātīgais, tev reiz. Jā, tu man prīk pakoriģē. Nē, ko zēdīsim kaut ko? Paskaties, no kurienes mums ir. Es nezinu, kas ir. Sushi bārs. Saņem atlaidi Mums sushi tagad bārs. ir arī, būs arī kārbiņai, būs speciāls atlaidīts. Jā, sapcīt, kārbē promo kodu arī būs. Lūdzu, lūdzu. Paldies, paldies. Lūdzu, ņemiet, ēdat. Ēdat šito, ten paņem. Ko tas ir? Uzspied, mutē šito. Šitā, nē, šitā tas O, davai, Erik. Nu, tu esi veids ar rolām vai nē? Var apēst visu? Zinībā, paldies. Tagad es esmu gudrāks palicis, jā? Tu visu laiku esi bijis gudrs. Nē, neizskatās. Šis ir vājais. Šies vajag, jā? Šitie varētu būt Šitie atšķaidīti ir jau. Pagaid, bet Kārlis arī... Nu, Kārlīts līdz nāks, es saklāšu līdz Tu galam. saklāšu līdz galam, jā? Un šitie ir garšīgi vitamīni, šitie var... Evitīni, man var uztaisīt dos no katriem pa dažiem sušikiem, Jā. jo pretējā gadījumā es varu netikt ne pie viena. Paņems mājā. Bet šis klientis, kurš mums atveda, viņš iegādājās automašīnīs pateicībā par to, ka viss ļoti ātri un forši notika, un viņam ļoti patīk Ivara darbs, viņš teica. Jā, tieši konkrēti kāds darbs. Kā viņš filmē, kā viņš visu parāda, kā viņš strādā, viņa labestību, viņš teica. Jā. Nu, es patīkami dzirdēt, ka cilvēki visādi saredz kaut ko tādu, un es domāju, viņš nav vienīgais, kas to pasaka. Ir vairāk cilvēki, kas ir teikuši, jā. Bet, Ivar, man ļoti patika tas, ka tu tos vienkāršos cilvēciņus arī uzfilmējāt tādām drēbītēm bez kurpēm, jā. Nu, ļoti patika. Zini, kāpēc nebija kurpes kājās? Pastāst. Nu, kā tev liekas? Nu, teica, ka mašīnā palika, jā. Nē, tāpēc, ka viņš tu taču mājās, kad ieja novelc kurpītes. Jā, nevienmēr, bet novelk, jā. Nu, es vienmēr novelku. Es ieju pie sevi mājās, novelku kurpītes. Viņi pie mums jutās kā mājās, viņi pie žoga novelk kurpītes un ienāca iekšā staigāties. Būs labi, Ivariņ? Jā, paldies. Galvenais, lai visiem godīgi ir. Jā, lai viss tā glītumā ir. Kārlī, nāc uzēt. Nāc kā. Un paklausiet, tas tā ļoti kad aizgāja no tavas mājas prom, tad viņš uzvilk tās kurpītes. Jā. Bet varbūt viņam vispār nebija kurpīši. Bija. Bija kauns rādīt tās kurpītes varbūt. No to es nezinu. Kāpēc kaunēties no kurpītiem? Kādas citādas viņas ir, kāpēc jākaunēties? To te ir no augstiem plauktiem. Mēs te visi vai pēdējo, te visi Gucci, šitie Louis Vuittoni, un tā kā ierāk parastāks kurpīs, tā tu uzreiz tur saki tur. Un, Ivar, man ļoti patīk, ka tu viesmīlīgi viņus uzņēmi un nesmādēji, ja kad kāds drēbīt mugurā, viss tas bija patīkami. Jo tev jau Erika jāzina, kā teiksim tādam Erikam cilvēkam, jā? Mēs taču visi kurpēm jau kājās nav jābūt, lai tu esi tuvāk pie zemes. Ceprītē ir jābūt galvā. Ejot pie kājas pieskaras, tad paņem, es nepārliekam. Tāpēc, ka šitas ir Dabūj ēdamā. Tad es rokas nomazgāju. Es rokas nomazgāju. Un Ivars arī Man nomazgāju. nepatīk, ka pirkstiem ņēma, es nevaru. Nu, Man besi jārā. Evitiņ, ja tu citās valstīs aiziet, cilvēku vispār ar rokām... Nespļaudies ēdienā, Erika. Jā. Man iznāk runāt ēst. Tad nerunā. Ir ēdams? Man pateica, lai es nerunāju. Evitiņ ir ēdams? Jā, garšīgi, ļoti garšīgi. Nu, redz, cik Svaigi skaisti. ļoti. Vai, es kaut ko uzstīt, ļoti garšīgi. A tu kāpēc nepalūdz dieviņu pirms sākies? Es viņu sirsniņā palūdzos, pateicos. Citais ir skaļi, un citais iekšpusē. Nevienā momentā nebija pauze no tevīm. Tas no tavs. Jēzu. Tā, labi, Erika, tad rītā mums ir pēdējā diena, kad noskaidrot, vai tu brauc vai nebrauc uz Turciju. Jā, un līdz cikiem var dot to atbildi, līdz cikiem jādod tev atbildi jau. Vēlams līdz 12. Nopietni. No rīta? Bet cilvēkiem arī tur nav jau tā, ka tur jāsakā, ka biļetes visas jau nav vienkārši tā. Var tagad līdz 12. mēs mēģinām savu... Jo biļetes var būt vietas lidmašīnā, ka nav vietas. Jā, viņi jau rezervējas vietu. Bet... Nē, es esmu norezervējis 5 vietas. Nu, bet pieregistrēt vajag jau... Obligāti vajag pieregistrēt, kuri brauc. Lūdzu, attaisno vajag šito. Izticēt.
Tik labi iet iekšā. Ir bijusi reize, ka tev ir kaut kas labi iekšā. Asinis dēs viņš teica, ka negaršo. Nu labi, bija kaut kas jāpasaka, ka negaršo. Lūdzu. Reku wasabi. Iedot Ivaram wasabi. Tev ieruši vienu paciņu iekšā. Ivar, čitāt? Jā. Var apēst vienu paciņu tāds reiz. Tur ir jāpamēģina. Davai, mēģinam. Wasabi virsū, Ingeram virsū wasabi. Paņemot šito te. Saliet šitā te smoki. Pareiz, kā tur pavāsies mums, jā. Paņem, tā smoki. Bet tā kā tad ne paša labāk ies. Paskaties, viņš labi un tā paņem virsū wasabi uzspien. Bet visi taču kocieni normāli štāv darīt. Es tā neprotu. Visu vai porciju? Nē, viena porcija. Pagaid, kāda viena porcija? Nu tā vai ieruši. Ivar, tu jau man vienreiz jau mani izsiti failus. Tu izsit ārā, Eri. Vots. Vēl viena vēl. Un tad reku šitot mēs paņemsim tūlītās. Tā kā sushi tu uztaisīt. Tos jau rolītī. Rols tas būs. Rols. Un šo iekšā. Pagaid. Kociņiem. Pagaid, man vispirms vajag šito te apēst. Nē, paņemu šā maziņā. Šā maziņā smoki, lai viņš tā smoku uzliekās virsū. Es nevaru ar tiem kociņiem. Aiziet. Nav šis stiprs. Ir? Stiprs? Jūt. Bet tu vajag daudz šeit cenu bija suši, nevajadzētu būt. Labi, ka visu neuzliku to paciņu. Bet mums taču latviešiem māri tik garšo. Mēs varam māru kādai tautā esam, tā ne? Bišķi iesvīdi. Drusciņi iesvīdi. Jā. Klausiet, uzliec pat šito zaļumu. Es neredzu kaut kā, ka tu viņus... Paskatīt, kā viņi miegā iesā. Paldies. Kā viņam labi iet, un divs ir salikt kopā. Kāpēc ne? Kā trīs salikt kopā, man labāk patīk. Tagad, jā. Labi, davai es ar uzēdīšu. Uzēdī var. Ir ēdami? Nu, ir ļoti. Saka, ir ļoti ēdami, jā? Nu, sēdam kādam. Jā, Dence ir saklāt. Tas, kurš nav suši ģipa. Jā. Pēc pēdējiem datiem. Tad citas šodien tieši domāju suši pasūtīt. Vai gribējās kaut kā? Nu, re kā sanāca. Ko tu dari? Es skatās, kā tu butītē liks iekšā. A, kāpēc? Kas tā pačēdās? Paldies. Nu, sētīgi. Kā man patīk, ka mutītis visiem kustās. Vai tu jūdās saklāt? Jā. Paldies. Kas tur vēl kāds ir? Vēl kāds? Jaunākais. Klausies, Eri. Jā. Bet tā, kad tev bija Samsungs, es nekad neredzēju, ka tu filmētu kaut ko. Jā. Pēkšņi iPhones, es saskaties, ka visi iPhoneisti, kas tagad iPhoneiem baigi influenceri, un tu uzreiz ar tevi mauc. Bet, Ivar, zini, es ar to iPhone, man viņš iestrādā bez manis gribas kabatā, es neprotu. Tad nobloķē viņu. Nu, bet es kā nobloķēju kaut kādā mirklī. Pieslēdzās, es kaut ko nevaru vēl viņu tā kā kontrolēt to. Lai nāk šeit puņi kā. Protams, ja kurš pēc salieku nostājis, lai māpoju. Junior, davai sušies. Es nemanāku, Ivar, bet nu labi. No, kā ir? Kāds tad, Ivar? Sushi. Ļoti labi, Ivar, ļoti labi. Ļoti labi iet iekšā. Mīšā failu. Nu nē, kaut kā mierīgu. Jā, visu izjūta man sushi. Klausies, kura tauta vispār ēd šitos sushi? Kāli, kura tauta ēd vispār? Nu, Japāna. Japāņi vai ķīnieši, kā tur ir īsti? Nu, vispār, teiksim, tā, dakšņīs kaut kāds, paņem dakšņīs kaut kāds. Ko es nebūtu dakšņi? Vispār jau sushi kultūra nāk no Japānas, protams. No Japānas, jā? Jā. Bet tur ir tie rīsi, jā? Nu, rīsi pirmkārtām ir Āzijas valstīs kā tādās, teiksim. Protams, ka startā jau rīsi vairāk nāk no Ķīnas. No Ķīnas? Bet tieši šī te kombinācija zivs ar rīsiem, jā, tas nav, protams, tas, ko ēdam mēs, ir ļoti tālu no sushi. Šis, kā krievi saka, roli. Roli. Šie ir tādiem atrasinājums. Ivar. Sushi tādi jau, sushi vairāk iet ir lielāk. Jā. Cilvēki prasa ar Tinderu, kā man iet. Ar Tinderu ies viss kārtībā. Viss, ka mums vajag
pieredzējis, vēl neesmu ticis līdz tam. Mums vajag veikt reģistrāciju, tev visu izdarīt. Un tad tu sāksi ar Tinderelus cepīt ārā. Jā. Varēs ar ZDX kopā maukt. Īpaši būs Turcijā. Vai, redzīt, tur būs zelta bedra. Tā taču bijis Turcijā, vai tā? Man neesmu bijis tā. Es esmu bijis Turcijā. Gadā braucis? Nē, es esmu bijis Turcijā, bet nekad neesmu bijis kurortos Turcijā. Esmu bijis Turcijā par darbdarīšanām, komandējumos tādos. Tu vēlsies iekšā to klautu. Šitā te tev tas garšo, tas te baigi. Man garšo, jā. Viņš tā kā kāposi, ja? Kaut kā tādas kā. Tas Ingvars ir. Jā? Ingvars tas ir? Jā. Ingvars ieslēgs, jā. Nē, nu ja jau viņš ar viegru saujām dzert, tā kas ir Ingvarnēm. Nu jā, atceļ. Tas var viegru dzert no rīt pēc dasmaizām. Es izrunāju šodien, zinu, kā sapratu. Erik, ja tu tu vari pārsist Chuck Norrisu, jo tu no rīta ēd brokastīs, maizītes un aizdzer ar Ingvišu, tā ir viegras tēju. Ziniet, ar ko atšķirās, ar ko Chuck Norris atšķirās no Erika? Eriks var no rītiem viegru dzert. Eisvietā. Vai zini, viņai nav garšītā. Bet viņai ir funkcionāli, viņai nav jābūt garšīgai. Jā, nav. Jā, pirms kustināšanas pasākuma izšķauj čarku un mauc šitē. Tagad man laikam vairs nepalīdz. Nu vairs ne, viss. Viņš jau Zandēls neredz. Zandēls? To tas kungs zina. Kas tur palīdz Erikam, kas nepalīdz. Suši gan palīdz. Un jērkāji. Klausies tā jērkāji, baigi garšīgā pīzumā, kāliņi, kas ir tas ir? Bet zini, kas ir? Nu. Tur kāja un bija un tas ir kauliņi, bet pats gurnīts nebija līdz iedots. Nu, bēda, jā. Neiedod, kā saka, pilno kāju. Jā, lai cilvēki to zina, padomā varbūt, ka pilnu kāja, bet neiedod pilnu. Bet es esmu pateicīgs par to pašu, ļoti pateicīgs. Bet katru reizi tam piemien, ka tā pilnu neiedod kāju. Jā. Jā? Jā. Jā, četkārt. Paldies. Jā, stētīgi. Oi, cik labi ieši iekšā. Nu kā uzvēr vēl kādu? Labi, nekur, lai juniors klādīs savas nostājas dienas pēc Visu dienu, jā. Nāc, Eģu, sev uzvēr kādu. Nāc, es tev palēdīšu, pasēdīšu. Būs labi, jā? Viņš dienu nospēdījās, ja cilvēks. Puikā malcīts. Nav viegli darbs sistēmā, vai ne? Šitā nekā. Te jābūt vienmēr formā, nomodās, kādu prātu vienmēr, jā? Jā, jābūt. Ir daudz dažādas personības, jā, ir visādi cilvēku šīs zemes. Es nezināju, ka tu baigi labi ēd šitos te, kā tu labi un ar klociņiem tu protams. Kā es paņemšu tā kā, pamēcam, pamēcat Ingveru visu. Daudz ir daudz kāpēc Ingveres, bet man patīk tā. Malec. Šitas ir labs. Inguriņu pieliek un visu mērķīti un ar kociņu ieliek iekšā. Man vēl jāmācās, man jāiziet kursi. Kā es iešu kādiem pie tevis caur kursiem, un tu šito izspiedīšu līdz galam. Spiedi kā? Paņem jaunu. Paņems jaunu, dekar jaunu. Jā, bet manējo, man alerģijas viņu. Tev ir alerģija? Kāpēc tev alerģija? Es nezinu, kāpēc. Viņa baigi forši izsīt failus, kā saproti, trubas iztīvā. Līdz es tev Eriks salikšu. Pagaid, tu man davai sataisi man Es zinu, kā Kārs par tevi rūpējās. Jā. Man viņam bļauj virsū visu laiku, viņš nav jau tā, ka es visu laiku bļauju viņam virsū. Viņš saka, es esmu iedomīgs un šitāds. Jā, es dzirdēju šito. Nē. Nē. Kārs tāds ir ļoti labojies. Es vispār pasteigts, ka tagad otru reizi pēc šitāt ir. Pavisam dienu pret nakti kāds tik viesmīlīgi un draudīgi mēs dzīvojam un viens otram papildinām. Bet jūs abi brauksiet uz Turciju, ja sakritīs zvaigznes un tā, ka jūs abi brauksiet uz Turciju, jūs varēsiet dzīvot vienā istabiņā un viens var papildināt. Piepildināt. Jā, klausies, Ivārs. Jā, starp citu, tie, kur gribēs redzēt tos vidus, visi kārtībā pietiek. Tie, kur gribēs redzēt tos vidus, dodaties uz YouTube kanālu, obligāti piesakojot Kāras profilu. Tie, kur nebūs piesakojuši, tie neredzēs. Un tur jau ir izveidots profils, kas slēgtais, kas saka, lists playlists ar nosaukumu Turcija. Tā kā steidzies klāt, jo pēc tam vairs nebūs iespēja, kamēr nebūs piesakojis. Tā kā to vēl var šodien izdarīt. Ko tad? Piesakot. Erikam. Kārbiņas diktafējuši YouTube kanālam, un tur ir par Turciju lists uztaisīts. Jā. Kas tad notikās, Erika? Kā sataisījumā tādu. Šito te jau pilnu. Labi, ka es nepaņēmu to otru vēl, kā tas man būtu bijis pa daudz jau. Nav, maus tik iekšā. Sētīgi, ka tev kāds sētīgi. Saliek. Te, kārtībā, jābūt. Kārtība. Bet baigi labi, Ivar. Ne katru dienu tādu, bet reizi nedēļā vai mēnesi vajadzēja šitādu ēst. Man tas zaļais vēl ļoti garšo. Bet es viņu nevaru ēst, jo man ir alerģija pat viņa. Es viņu agrāk, jā. Man vajag uzpamst reizi un ausis sāk degt.
Jā. Bet saka, tev patīk viņu arī ēst, jā? Es agrāk liku tikpat daudz, cik tev virsū. Jā? Man ļoti patīkās, es varēju karot tāpēc. Tu domā, šī to te ir, jā? Jā. Es viņu tādu, es kā apētā, man uzreiz... Ausis deg vai kas tev? Man sejasā piepā, man vispār pēc tasiem ēdieniem, jā, es asos ēdienas daudz ēdu, man ļoti garšo. Nu, varbūt tev tas etaps ir pagājis. Man ir alerģija uzreiz no viņiem. Aha, varbūt tev tas periods ir pagājis. Tagad tev jā... Nē, es nesen vēl ēdu. Jā, tev ir cita ēdiena kārtījā. Jā, jo diska tev cepuriem ir tiekšā, Rek, paldies. Kuru nopirkt un cik maksā iekārta, ko mēri no sēža. Tas ir Reizboks, Rek, viņš man stāv. Nopirkt tur Reizboks mājaslapā. Ēdiņi ļoti priecīgi. Man visus failus izdedina. No, izšaubu. Ko tu rīt kā traks? Au. Prātu tukšu vajag ēdi. Oi. Zīk tas labākais? No. Kaut ko tad arī ļoti vajadzēja izrādās, ka mums bija. Tā kā visi, kas grib redzēt Turcijas braucienu, davai Eriks uz vēl vienu šitām. Mums obligāti man vēl vienu šito. Zaļo. Tāpat neēd viņus, es saprotu. Jā, ēd var, jā. Un obligāti piesakot YouTube kanālā, jo pēc tam jau, kā saka, neredzēsiet, kas tur Turcijā notiksies. Nu, ja, protams, jums tas interesē, ja neinteresē, tad cita dzēlē, kā saka. Interesē daudziem cilvēkiem, ļoti interesē, kā tur Turcijā. Ierakstē komentārā, gribat, lai Eriks brauc Turciju vai kā saka? Nu, tikai es bijis palasījis komentāru daudz, ļoti vēlējies, ļoti gribēju, ka Eriks tiek. Bet, nu, to rītā man dos priekšniecība atbild, vai man palaidīs vai nepalaidīs. To es rītā uzzināšu. Ja palaidīs, būs labi, ja nepalaidīs. Arī labi. Arī labi. Jo bez tā kunga ziņa nekas nenotiek kā. Visu rakstu, ka Erikam jābrauc. Nu, rekā, jā. Nu, piesakojam visu Kārbiņus TikTokam arī. Vai TikTokam mums sabiši pacelt augšā TikToks apstājies sakotājiem. Kur Eriks strādā, slimnīcā strādā. Jā, medicīniskā iestādē. Paldies. Jo svētīgi darbu palīdz cilvēkiem tikt uz kājām augšā, kuri ir nonākuši grūtībās nelēmiem. Palīdziet tikt augšā. Ok, vai tev labi ietiekši, es nemaz nezināju. Suši ļoti garšo. Nu, es skatos, ka tev garšo. Ļoti tev garšo. Ivar, es arī pēdīšu. Nu, atstādi. Nu, reku ir, jā. Un visu sapēdi. Nu, kā pēdu. Erik, bet ja tu tiks uz Turciju, tu varēsi sēst no savas slikti. Wow! Evitiņ, ko tu pateici, ka tiks uz Turciju, es varēšu ēst, un Ivars neskaitīs man kumosiņus? Nu, to neviens un neskaitīs. Neskaitīs neviens, jā? Nē. Šeit mazliet skaita tā kā, jā? Bet tur jau neskaitīta vairāk, jā, Ivar? Tas jau patīkamāk ir. Jā, tā kā obligāti izsēd uz YouTube kanālu un Kārbiņus piesakojot, jo... Ops. Kas man lūps? Kaut kas no suši. Obligāti piesakoju, atvainojos visiem. Ivar, tas tikai... Man arī sadīs jau šitā lupiņa, tā bija augstumpuba, bet tad jau sadīs. Nāriņa uz āķi uzķēra. Jā, tā kā dodaties uz YouTube kanālu, obligāti piesakojot kanālam YouTube'ām. Tur jau Turcijas profils izveidot, ne profils, bet lists. To es pēc tam taisīšu pēc privāto, tie, kur nebūs piesakojuši, tie diemžēl neko neredzēs. Raksts komentārā, ko Eriks domā? Opa, paldies, te paizo. Ko Eriks domā par Edaru Busu? Edaru Busu? Klausies, tāpēc Edaru Busu, jā, ka viņš ir palicis īstenībā. Es nezinu. Vajag viņu dabūt pie dzīves un savas kārtībā un braukāt vai kaut kur tādā labdarības misijā braukt autobusu. Nu, baigi tālāk to busu neaizbrauks labdarības misijā. Būs pēc tam kāds vodka, paldies pats ap reāls gurķis, kas tur? Jā. Reāls gurķis atvīts. Jūtas tev, Ivar. Peizo. Ivar, tev viss tā dāviņas, man jau netiek viss tas, kas tev tiek dots. Kā dāviņas tev atpēc? Principā viss tev jau metnījā man. Nu, ko tad mēs te stāsti? Tas jau tev met. Ne jau man. Nu, bet man prieks, Erikam arī beidzot tika kādu ūsas. Man teica, ka man ūsas vajag pakoriģēt. Turcijā pakoriģēs, kā pienākās?
No beigās no Turcijas atbrauc ar cičiem un vēl viskādām lietām. Namākie bārberi visādi. Jā, man patīkās Turcijā, viņi to namākie bārberi visu, to pričinu tur uztaisīs un bārdu nodzīs un tur izmasēs tev. Ja vajadzēs... Tu krūtažai arī viss pieregulēs tev. Klausies, tur matus arī liek iekšā. Mums vajag ekstra lika. Lika, jā. Jā, lai matus jau tiešā tur jau tā... Nē, tā bija viss tev. Jā, tā kā tev. Viņš jau paēc. Jā, Eriks viņš ir teicis. Labi apatīt. Man vēl sieviņa māja būs vakarīgs uztaisījums. Paldies, Ivar. Piesakošana, vai tas ir par maksu? Nē, tas ir bezmaksas pasākums, tikai jābūt sekotājiem YouTube Kārbiņai. Tad jūs redzēsiet Turcijas braucienu. Tie, kur nav piesako, tie neredzēs. Bet to sakošanu var ieslēgt iekšā līdz datumam, kad mēs brauksim, projām kā aizbrauksim, tā mēs izslēgsim ārā, kad nevarēs vispār piesakot tam, kas tas bija playlists laikam, kā tur pareizi. Nu, kāds piesakoja tagad, nekā pēc tam, jo pēc tam var neuzspēt, jo, kā saka, braucošā viecienā. Nu, Dāvis, paldies! Ēriks būs cēsīs uz multumu atklāšanu, vai ko Ēriku rakstam? Ziniet, es ļoti gribēju, bet izskatās, ka mazāk tāds cerības, ka tikšu tur. Man vienkārši no darba nepalaišu. Nedod to dienu brīvu. Lai gan jau man bija sarunāts cilvēks, viņš bija gatavs manā vietā pastrādāt to dienu, bet priekšniece iespītējies un par ko nedod. Nu, nekas. Žēl, ļoti gribējās tur būt kopā ar visiem. Viss jau bija... Visiem animatoriem. Jā. Nu, kā būs, tā būs, jā. Es tāpat jūs visus mīlu, lai jums labs tur pasākums ir, jā, kuri tur būs, jā. Un ceru, ka jau kaut kādā klātienē kaut kur tiksimies.